Nav strādniekiem izrādās samaksāts kopš februāra. Aiz manis atrodas iespējams lielākais korupcijas objekts līdz šim Latvijas vēsturē. Te potenciālās izmaksas jau izaugušas iespējams līdz 13 miljardiem eiro. Eiropas Savienība ir pateikusi, ka nedos vairāk naudu, jau tur trūkst simtiem miljonu. Nav strādniekiem izrādās samaksāts kopš februāra. Šāds te monstrs var kļūt par vraku. Tepat pa logu uz to noraugās progresīvo satiksmes ministrs Kaspars Briškens, kurš pats bijis Rail Baltica ilgus gadus direktors par attīstību. Tagad mēs arī redzam, kur ir Latvijas melnais caurums. Ļoti simboliski tepatās pie centrāla tirgus. Ko mēs varam secināt? Tagad no progresīvajiem Pinto un Staķis, kurš atbildīgs arī par Rīgas pilsētu, bija kā mērs, raujās uz Eiropas parlamentu, lai aizlaistos no šī te visa projām. Te vēl gadiem iespējams tiks grūst iekšā simtiem miljonu vai miljardu, tagad jau Latvijas valsts nauda, un šādi te mēs to pieļaujam, tāpēc nekādā gadījumā to nedrīkst pieļaut. Šis ir ļoti simbolisks moments priekš progresīvajiem. Nekādu Eiropas parlamentu viņiem šis ir goda jautājums parādīt stāju un mugurkaulu Latvijas iedzīvotājiem, Rīgas iedzīvotājiem. Nekādā gadījumā par progresīvajiem. Mani sauc Rudolfs Brēmanis un ir laiks padzīt šos te visus vecās varas pārstāvjus. Noteikti nākat 8. jūnijā, atbalstat 7. sarakstu, apvienību Jaunlatvieši. Tepat arī pienāk linkaišu pirktie vilcieni.